Šodien sievietēm tā ir tiešām liela problēma sevi šo sievišķību vispār atmodināt. Kā izprast, apzināties un izkopt šo savu sievišķo dabu. Un sievišķība nav ārišķība, tas ir pretnostatījums sievišķībai. Sieviete, kad iet sociālajā vidē, lai sevi parādītu, tā ir vīrišķība. Mūsdienu sievietes ir tik ļoti vīrišķīgas, ka viņām jāveic vīrišķīgas darbības, lai kļūtu sievišķīgas. Tā sanāk, jā. Sieviete bez iekšējās stabilitātes, ar hormonālajām visādām šūpolēm un karuseļiem dzīvē, viņa nevar atgriezties pie savas dabas. Sieviete nevar iemācīties parūpēties par saviem tuviniekiem, ja viņa tā nejūtās. Lai viņa tā justos, viņai ir jākontaktē ar tām sievietēm, kuras tā jūtās. Sievietes dzīvo pēc stropa apziņas. Viņas ir spēcīgas, kad viņas ir kopā, kad viņas ir katra pati par sevi viena. Viņas ir izmisumā un apjukumā, un viņas nesaprot, ko darīt. Ja? Tāpēc sievietes tik viegli paķer visādas vīrusu idejas, ļaunas domas un teorijas, ar kurām viņas pēc tam piesūcās un tālāk nes sabiedrībā to visu. Tā ir sievietes apziņas specifika. Vai sievišķās dabas izkopšana nozīmē bezierunu piekāpšanos vīrietim un atteikšanos no savām tiesībām? Ne. Sieviete, kad viņa apzinās savas tiesības, viņa nemaz nevar no viņām atteikties. Dodamies tad tālāk pie vērtības sieviete. Arī par sievieti ir līdzīgs formulējums, ir apzinājusies savu sievišķo dabu un ir kā magnēts, kas visu aptver savā laukā un satur kopā, radot stabilitāti sociumā. Līdzīgs jautājums. Apzinājusies, tas ir viens, bet kas tad īsti ir sieviete? Jo, kā jau minēja Tezaurā, ir cilvēka dzimuma būtne, kuras organisma morfoloģiskās un fizioloģiskās īpašības ir piemērotas bērnu dzemdēšanai. Pēc būtības tas arī visu pasaka, kas tad īsti ir sieviete, vai ne? Tezaurs visu ir nodefinējis. Un, protams, tur ir vairāk nekā tikai bērnu dzemdēšana. Sieviete, ja mēs runājam tīri par materiālās pasaules izpausmēm, jā, tas ir sievietes pamatfunkcija, bērnu dzemdēšana un aprūpe. Ja, tad bērnu aprūpe, vīriešu aprūpe, sociuma aprūpe. Tas nav tikai tos, kas ir manā tajā tuvākajā lokā aprūpē. Sievietes pamatfunkcija ir aprūpēt visu, un to jūs redzat pat sievietes dabā. Tāpēc viņai tie hormonālie procesi, visu oksitocīnu un vispārējais ir iekārtots stipri savādāk nekā vīrietim. Ja, tad daba ir paredzējusi konkrētu funkcionālu, kas sievietei uzliek pienākumus izmantot šo te funkcionālu savā dzīvē. Ja viņi to neizmanto, tad viņai nav atkal tiesības būt par sievieti, saukt sevi par sievieti. Ja. Viņa ir vienkārši sieviešu veidīga būtne, kā mēs iepriekš runājām. Lūk, un te tas moments parādās par to, ka ja mēs apzināmies to, ka sieviete ir ne tikai matērijas pavairotājs, ja, tad cilvēku veidīgu būtņu dzemdētāja, bet viņa arī uzņemās kaut kādu lomu sociuma formēšanā, kas ir mūsu tajā definīcijā bija minēts, ja, tad radīt stabilitāti sociālajā vidē, ja, tad lai nebūtu hauss, lai nebūtu panika, lai nebūtu kaut kāda emocionālo svārstību liela un viss pārējais, ja, tas ir sievietes uzdevums. Ja, jo pie tāda nosacījuma tas vīrietim ļauj stabili virzīties uz priekšu, ja, pa dzīvi. Teiksim, to vektoru dot. Ja sieviete nodrošina stabilitāti, tad vīrietim notiek izaugsme. Ja sieviete nevar nodrošināt stabilitāti, tad ko dara vīrietis? Viņš mēģina stabilizēties, viņam nav laika izaugsmē. Un te ir tā miedarbības starp sievieti un vīrieti. Tāpēc, ja sieviete spēj nodrošināt stabilitāti savās attiecībās, savā ģimenē, ar bērniem, ar vīru, ar radiniekiem, tuviniekiem, tālāk jau ar visu sociālo vidi, ar kaimiņiem, draugiem un visiem pārējiem, ja, tad viņa ir tā, kas apvieno, savēl kopā un satur kopā šo te vidi. Tad viņa, kas satur kopā, a vīrietis, kas norobežo to visu. Vai aizsargāja citiem vārdiem. Lūk, tātad sievietes pamatfunkcija, ja mēs runājam par sievietes tādu kā tiesībām, tad viņai ir tiesības ir uz veselīgu un pilnvērtīgu socializāciju, bet tikai tajos ietvaros, kuri vīrietis nospraudis. Un tāpēc tā sieviete ir jāizvēlās atbilstoši savs vīrietis, ja, kuram viņa, kā mēs runājam, grib sekot pa dzīvi, ja, tad vīrietim, kurš iet uz tām vērtībām un tām idejām, kas ar viņu rezonē, ja, un tad attiecīgi viņa var sekojot šim te vīrietim, saprast tālāk, kā viņai sevi izpaust dzīvē. Atbilstoši šī te vīrieša kaut kādiem rāmjiem, ierobežojumiem, uzstādījumiem, pēc kuriem viņš vadās dzīvē. Kā izprast, apzināties un izkopt šo savu sievišķo dabu, tur tīri praktiski pāris vārdos, uz ko sākot darīt? Principā jādara viss, ko šodien sievietes dara, tikai pretēji. Viss jādara pilnīgi pretējā virzienā. Labi, tas tā pa jokam, bet tā īsi un konkrēti. Ja, man ir praktiskā sievišķība mūsdienu sievietēm seminārs tāds, ja, kur es ļoti detalizēti vairākiem etapiem izskaidroju, kas konkrēti jādara, kāda
kādas lietas nedrīkst darīt un ar kurām lietām ir regulāri jānodarbojas, lai sieviete izkoptu sevi šo sievišķās dabas kvalitāti. Ja? Jo šodien sievietēm tā ir tiešām liela problēma sevi šo sievišķību vispār atmodināt. Ja? Jo tas ir audzināšana jau no mazotnes un mūsdienu sociālā vide, kas nemaz neļauj to darīt. Ja? Tad ir jābūt daudzām lietām, kas mums stimulēs to. Viena no šīm lietām, kas sievietei ir vajadzīga, tā ir savas iekšējās stabilitātes atgūšana, nevis norobežojoties no cilvēkiem, bet tieši pretēji ejot sociālajā vidē un vēlams iet veselīgā sociālajā vidē, kas ļauj šo stabilitāti atgūt. Tātad tie ir tie paši, ko es tur agrāk arī esmu minējis, tie sieviešu apļi, bet nevis sieviešu apļi, kur jebkādas sievietes savācās kopā, ja? Bet tieši tās sievietes, kas ir spēcīgi orientētas tieši uz to sievišķo kvalitāšu un pienākumu kultivēšanu savā dzīvē. Un tā ir viena lieta, tāpēc, ka kāpēc sieviete ļoti sociālas būtnes, pretēji tam, ka vīrietis ir spiests iet sociumā, socializēties, sievietēm ir tieksme pēc socializēšanās. Un tad šo tieksmi viņām ir jāizmanto veselīgā gultnē. Viņām ir jāatrod tā sieviešu sabiedrība, ja, cilvēcīgo sieviešu sabiedrība, kuras apzinājušās sevi kā sievietes un jau sāk iet tajā virzienā kā minimums. Lūk, un tas būtu tas pirmais. Ja vīrietis strādā ar sevi caur savu iekšējo pasauli, tad sievietei vieglāk strādāt ar sevi caur ārpasauli. Bet atkal, nevis vienkārši ar daudzām kaut kādām sievietēm satikties, kuras tur saģērbušās sievišķīgi vai runā skaistus vārdus, bet ar tām sievietēm, kuras reāli praktizē un piekop sievišķību savā dzīvē. Un sievišķība nav ārišķība uz āru vērsts. Visa sievišķība, ko šodien saka sievietes, kas sev pozicionē visādos Instagramos, TikTokos, tur vēl kaut kur sevi tur krāso, pucē nenormāli un sevi pozicionē uz skatuvēm un vēl kaut kur, tā nav sievišķība. Tas ir pretnostatījums sievišķībai. Tieši sieviete, kad iet sociālajā vidē, lai sevi parādītu, tā ir vīrišķība. Sieviete, kas iet sociālajā vidē, lai sevi nerādītu un neizceltu, tā ir sievišķība. Jā, man kā vīrietim varbūt grūti izprast, es man gribētos piešķirt kaut kādu loģiku un pakāpeniskumu, ja sievietei ir vēlme iet sociumā, vai tas tomēr notiek tā, ka pirms viņi iet tālāk sociumā, viņi nodrošina savu tuvāko apkārtni ar rūpēm un gādību un to magnētismu, un Protams. Tad viņi spēr soli pa solim. Tās iespējams ir vīriešu smadzenes, varbūt sievietēm. Tas viss notiek vienlaicīgi, ka viņi gan vienlaicīgi rūpējas par maziņo, gan iet sociumā, ka tas notiek tā. Tās ir vīriešu domāšana, ja, kad liekas, ka vajadzētu tā un šitā pakāpeni. Sieviete nevar iemācīties parūpēties par saviem tuviniekiem, ja viņa tā nejūtās. Lai viņa tā justos, viņai ir jākontaktē ar tām sievietēm, kuras tā jūtās. Ja mēs skatāmies no vīriešu skatu punktu, vīrietis skatās, ko es pats ar sevi varu izdarīt, lai es tā justos. Sievietes skatu punkts, kā es varu atrasties tajā vidē, kas man palīdzēs un stimulēs šo te manu sievišķības izkopšanu. Pretējā gadījumā, kā es stāstu, tad šodien daudzām sievietēm ir jāpiekop regulāras askēzes. Tātad sevi jāierobežo, sevi jāatņem, sev kaut kas jāliedz, un tas agri vai vēl sievietei, kura nevēlas atrast sievišķīgu kolektīvu, ja, kurā vairot šo sievišķību savā dzīvē. Ja, tad tas to sievieti agri vai vēl novedīs pie spēka izsīkuma, depresijām, pie apātijām, pie emocionāliem disbalansiem, dažādiem hormonāliem sabrukumiem, beigās pie veselības sabrukuma. Tāpēc sievietē vienmēr ir vajadzīga sieviešu apļu, un tas ir arī tas moments, ko es saku, jau gadus 4, 5 sievietes ļoti negribīgi praktiski nespēja izveidot nevienu veselīgu sieviešu apli. Katrs mēģinājums sievietes vēl vairāk atgrūž no šiem sieviešu apļiem. Tas liecina par to, cik dziļā degradācijā sievietes ir iekritušas, ka viņas nespēja uzsūkt un nespēja atrasties vidē, kas ir sievišķīga. Viņām ir tik ļoti nepieņemams šis stāvoklis. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ļoti sasvārstīti hormonālie stāvokļi, un sievietes ir vairāk pat sakairināts, es nerunāju par seksuālo vai kaut kādu citu uzbudinājumu, jā, bet viņas ir uzbudinātas šodien visā pasaulē, visas sievietes ir pāruzbudinātas, un tāpēc viņas nevar nomierināties. Tad, kaut kāda lieta, ko varbūt sieviete varētu praktizēt, ir sevis iekšējā nomierināšanas praksa. Ja? Par to es tā vairāk stāstu arī tajā praktiskās sievišķības seminārā. Ja, kādā veidā šīs lietas darīt. Un pirmais, tas ir kā minimums atteikties no sevis sociālās pozicionēšanas.
Ja, tad, ja viņa sieviete pārstāja sevi sociāli pozicionēt, ot es esmu tāda, balsojiet par mani, es esmu gudrākā, labākā līdere, tur boss sieviete, ja, un vēl kaut kas, ja, tas ir skaidrs, ka tur nav sievišķības. Teiksim, tā ir ļoti tālu no sievietes dabas. To arī attiecībā uz sievietēm lietoja vārdu askēze, ir ieteicama, un man vārds askēze vairāk tieši asociējas ar vīrišķās dabas izkopšanu, vai tas vienkārši nozīmē to, ka mūsdienu sievietes ir tik ļoti vīrišķīgas, ka viņām jāveic vīrišķīgas darbības, lai kļūtu sievišķīgas? Tā sanāk, jā. Tāpēc es teicu, ka ja sieviete šodien nespēja apvienoties sievišķīgajos apļos sieviešu, jā, tad viņu dzīve būs pārvērtusies par askēžu kopumu. Bet, kā es teicu, ja tas ilgtermiņā notiks, ja viņa nevēlēsies socializēties ar sievišķīgām sievietēm, tad šis te askēs viņu novedīs pie iekšējā iztukšojuma ar laiku. Tur tā lieta, tas ir tas aburtais loks. Sievietēm agri vai vēl ir jākļūst par tām sociālajām būtnēm. Sievietēm ir stropa apziņa. Viņiem tāds hive mind ir angliski termins, ja? Sievietes dzīvo pēc stropa apziņas. Viņas ir spēcīgas, kad viņas ir kopā, kad viņas ir katra pati par sevi viena, viņas ir izmisumā un apjukumā, un viņas nesaprot, ko darīt. Ja? Tāpēc sievietes tik viegli paķer visādas vīrusu idejas un visādas ļaunas domas un teorijas, ja? Ar kurām viņas pēc tam piesūcās un tālāk nes sabiedrībā to visu. Diemžēl, ja tā ir sievietes apziņas specifika, tāpēc, ja vīrietis neierobežo sievietes komunikācijas loku, jā, ar ko viņa drīkst runāt, ar ko nedrīkst runāt atbilstoši savam vērtību sistēmām, jā, tad sieviete vienkārši iznīcinās pirmkārt attiecības, ģimeni, bērnus, vīru, jā, un tā tālāk, jā, tāda notiks degradācija ģimenē, un tālāk jau tā sieviete turpinās iznīcināt apkārtējo sabiedrību. Kuldīs citas sievietes, lai viņas iznīcina savas laulības un visu pārējo, jā, kas ir ļoti populāra tēma šodien. Sieviete, kas ir sajājusi savu dzīvi, viņai pirmais uzdevums pēc tam, ka viņa ir apzinājusies, ka viņa sajājusi savu dzīvi, sajāt vēl kādai citai sievietei dzīvi. Un tas ir normāls šodien, tāpēc ir tik daudz psiholoģu sieviešu, ja, kuras visas, kas sabojājuši savu dzīvi, viņas tālāk jau meklē psiholoģijā, tur astroloģijā, vēl kaut kādās loģijās, ja, lai rastu mierinājumu iekšēji, kaut kādu stabilitāti par to, ka visu, ko viņi sliktu ir izdarījis, ka tam ir kaut kāds skaidrojums, ja, tikai ne manas pašas dabīgo pienākumu pildīšanā. Tas moments arī ir, jā, par to, ka, diemžēl, šodien sievietēm ir daudzām, kuras nav spējīgas rast šos te sievišķīgos sieviešu apus, par ko mums arī ir cilvēka apziņas skolā, jā, ir mājaslapā, ir anketa, kur ir sieviete beidzot ir sajutusies, ka vēlās rast šo te sievišķo atbalstu savā dzīvē, ja, tad ir sieviešu apļi, ko organizē dažas meitenes, ja, kuras ir izgājušos te sievišķības dažādus tur seminārus un kursus un ir sapratušas, kā tas darbojās. Tad ar viņu kopējo palīdzību, ja, tad sievietes var rast šo te iekšējo mieru un stabilitāti. Jo sieviete bez iekšējās stabilitātes ar hormonālajām visādām šūpolēm un karuseļiem dzīvē, viņa nevar atgriezties pie savas dabas. Tas nav iespējams sievietei šodien. Tad tāds īsais rezumē, ja sieviete dzīvo pretēji savai dabai, viņa iznīcina it visu sev apkārt un beigās pati sevi. Jā, tas ir tas sievišķais hauss un vīrišķā hierarhija. Tad, ja sieviete ļauj vaļu darīt, kā viņa vēlās, tas saucās hauss. Ja vīrietim ir iespēja darīt tās lietas un viņš ir strukturēts savā dzīvē, tas saucās kārtība. Tas ir vērsts uz attīstību. Hauss ir uz degradāciju, hierarhija uz attīstību. Pieminējām jau tādu jēdzienu kā daba, kas būs nākamā vērtība, bet tad noslēdzot par sievieti vai sievišķās dabas izkopšanu nozīmē bezierunu piekāpšanos vīrietim un atteikšanos no savām tiesībām. Ne, noteikti tas nav, tāpēc, ka sieviete, kad viņa apzinās savas tiesības, viņa nemaz nevar no viņām atteikties. Jo, kā mēs iepriekš runājam, tiesības uzliek pienākumus. Jebkuras tiesības paredz pienākums. Te ir tā muļķīgā iluzorā uztvere, ja tiesības man dod brīvību. Nē, tiesības nekad nevienam nedod brīvību, jebkuras tiesības viņas nāk kopā ar pienākumu. Ja tu redzi, ka tev tiesības dod brīvību, tad tu par šo brīvību maksās ar kaut ko divreiz dārgāk pēc tam. Kā nav tiesību, kas neuzliek pienākumus. Principā tiesības parādās pēc tam, ka tu esi pietiekami atbildīgs, lai varētu pildīt pienākumus. Tad tev parādās reālas tiesības. Visas tiesības, kas tev parādas pirms tam, tas ir viltojums izdrukāts uz printera tiesības. Ja, man ir tiesības, es rekur izdrukāju, man papīrīts. Bet tu neatbilst. Tu paņēmi tiesības, iekāpi automašīnā, nereiz neesi mācies braukt, un tagad man ir tiesības. Iedarbināt vari, ielikt pirmajā robā vari, iespējams, pirmais staps ir tavējais. Un kur tavas tiesības tev aizveda? Nekur, tāpēc, ka tev nebija atbildība. Tu neizpildīji pienākumu, neapgūvi prasības.
prasmes, neizpildīji to, kas tev bija jādara. Tā ir tā tiesību apspiešana. Ja nav sievietēm, nevar tāpat kā vīrietim, nevar apspiest nevienas tiesības, tāpēc, ka vīriešu tiesības slēpjās viņa fiziskajā spēkā. Vīrietis savas tiesības pilda caur savu fizisko spēju kaut ko izdarīt. Sieviete savas tiesības pilda caur savu spēju rūpēties un kalpot. Un tās ir divas atšķirīgas lietas. Tad vīrietis pilda pienākumu pret sabiedrību, pret dzimtu, pret dievu, pret vēl kaut ko. Ja sieviete pilda savu pienākumu pret vīrieti. Un, ja sieviete pilda pienākumu pret vīrieti, viņai ir tiesības būt par cilvēku tieši tāds pašs, kā vīrietim ir tiesības būt par cilvēku. Ja viņš pilda savu pienākumu pret sabiedrību. Ja vīrietis nepilda savu pienākumu pret sabiedrību, tad arī viņam nav tiesības nekādas neparādās dzīvē. Mums katram ir savi pienākumi, kas mums paredz kaut ko, ja? Man tāds tūs teiciens, ja kaut kas ir par velti, tad tu esi preci. Tad tu esi preci, jā. Tad tevi pērk kāds jau, jā. Par tevi jau ir samaksāts, jā.